Sveiciens visiem, kur pievienojušies podkastam Karjeras labirintos. Mans vārds ir Elīna Bulāne. Šis podkāsts ir par to, ka es pētu, ar kādiem izaicinājumiem, iespējām un grūtībām saskars cilvēki, virzoties pa saviem karjeras ceļiem. Un īstenībā šajā mēnesī šam podkāstam ir 1 gada jubileja. Tā kā es apsveicu sevi, apsveicu visus klausītājus, visus, kas klausās un nu jau arī skatās. Man tiešām pašai liels prieks, liekas, ārprāts gads ir paskrējis, bet ļoti daudz, kas ir izdarīts. Podkāsts arī man šķiet ir audzis un attīstījies, ja salīdzina ar pirmo epizodi. Gribu pateikt milzīgi paldies tiešām, ka jūs klausaties, ka jūs dalaties ar saviem viedokļiem, ar savu pieredzi, ka jūs vienkārši izsakat kādus labus vārdus, atgriezenisko saiti, ka jums tas der un patīk. Tas ir ārkārtīgi piepildoši, jo man pašai tas ļoti patīk un der un iedvesmo. Un tad, ja vēl kādam tas der un iedvesmo un patīk, nu tad ko vispār vairāk var vēlēties. Tā kā tiešām sirsnīgs paldies. Ceru uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Un arī daru visu, lai podkāsts dotu pievienoto vērtību. Lūk, noteikti nosvinēšu šomēnes šī podkāsta jubileju. Būs arī neliels pārsteigums. Un tad par to arī tuvākajās nedēļās noteikti būs ziņa. Sekojiet līdzi, noteikti Instagramā, LinkedInā ielikšu kādu informāciju. Tā kā tāds svētku mēnesis ir priekšā. Bet šodien tēma un ķersimies tai klāt. Īstenībā, kā radās šī podkāsta tēma? Es izlasīju vienu pētījumu, precīzāk sakot, izlasīju atziņu vienā pētījumā. No angliski tas skan tā. Time spent online does not necessarily translate into digital competence. Un man tas citāts, tā atziņa baigi uzrunāja. Un man likās, jā, tas, ka mēs visu dienu sēžam pie datora, internetā, telefonā, vienalga kur, un protams, dažādās sociālās platformās un visur, kur citur, tas absolūti automātiski nenozīmē, ka mēs visi esam ļoti digitāli prasmīgi un kompetenti. Par to tad es arī vēlos šodien parunāties. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka tehnoloģijas attīstās ātrāk nekā mēs spējam to aptvert. Mēs tam netiekam tik ātri līdzi, taču skaidrs, ka ir jācenšas tikt līdzi, ir jāmācās. Un man pat liekas faktiski, vai nav tā, ka digitālās prasmes ir kļuvušas par pamatprasmu līdzīgi tā kā rakstīt un lasīt. Un tad par to es arī vēlos šodien parunāt, par mūsu varbūt kā sabiedrības kopējo digitālo kompetenci un protams, arī individuālos līmeņos. Jo tas ir svarīgi gan profesionālai attīstībai, gan arī mūža izglītības kontekstā. Un tad, lai šo tēmu tā profesionāli mēs varētu izcilāt, pavirpināt, pie manis viesos ir neviena cita, kā es viņu nosaukšu kā digitālo prasmu attīstības vēstnesi. Tā ir Riga Tech Girls un Start School dibinātāja un valdes priekšsēdētāja, un īstenībā arī daudzu vēl citu startup uzņēmumu dibinātāja Anna Andersone. Čau, Anna! Čau! Man ir milzīgs prieks tevi sveicināt šodien šeit. Man ir milzīgs prieks būt šeit. Tas labi. Klau, no kurienes tev tas dibinātāja uzņēmēja gars? Labs jautājums. Droši vien no tā, ka es bieži pamanu kaut ko es gribu mainīt, un tad nekas cits neatliek, kā kaut ko veidot, lai to mainītu. Un tā ir sanācis, ka tieši gan uzņēmuma veidošana, gan arī es tās saucu par kustībām, tā kā man liekas, Riga Tech Girls tā ir tāda kustība, un Start School es arī ceru, ka būs tāda kā kustība, kur cilvēki sanāk kopā un rada kopīgi kaut ko tādu vērtīgu, kas palīdz tikt uz priekšu, attīstīties, augt, un kas ir lielāks nekā katrs mēs pats individuāli. Cik skaisti. Jā, es ticu, ka klausītāji, skatītāji zina šos uzņēmumus. Riga Tech Girls ir, es domāju, ļoti tomēr zināma tā kustība. Man patīk, kā tu to nosauc.
gan jau, ka tēmas ietveros mēs vēl pieskarsimies varbūt tām lietām, ko tad jūs darat kā uzņēmumi. Jā, šodien parunājam par digitālo kompetenci, par digitālajām prasmēm. Savā ziņā man likās, kaut kur ir tie vārdi, tās vārdu kombinācijas, kas cilvēkiem jau triggerē. Viņas jau ir tādas nobražājušās, vai ne? Jo visur jau runā, saprotot vai nesaprotot, par ko ir stāsts. Bet tomēr pamēģināsim mēs parunāt par to tēmu drusciņ no cita punkta. Nevis vienkārši tā, jāmācās, vajag. Tas jau tā kā visiem būtu skaidrs. Bet pirms mēs sākam runāt, ko tad vajag, kas vispār ir digitālā kompetence. Tādos pētījumos digitālo kompetenci sauc, viņa tiek definēta kā spēja droši, kritiski, atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas gan darbā, gan izglītībā, gan ikdienas dzīvē. Tā kā tas ir faktiski tiek arī dēvēts par vienu no pamatelementiem mūža izglītībā. Un tad, kas ir svarīgi, varbūt arī tā kā paskaidrot, ka kompetence ir virs prasmēm. Kompetence sastāv no prasmēm, respektīvi. Tā kā tas tāds lietussargs. Bet tātad digitālajai kompetencei ir arī savas konkrētas prasmes. Tur, protams, viņas ir diezgan daudz, bet tās prasmes ir tā spēja lietot tos digitālos rīkus, lai piekļūtu informācijai, lai radītu saturu, lai sadarbotos, lai sazinātos. Un šīs prasmes, es domāju, mums ir ļoti svarīgas, lai vienkārši pielāgotos tām pārmaiņām visām, kas notiek. Gribu parunāt par tām dažām, gribu izcelt tās dažas prasmes, un tad noteikti labprāt dzirdētu, kā tu to redzi tādā reālajā ikdienā. Jo tur ir tādi apkopoti galvenie elementi, kas ir katrā, tur faktiski izdalīts 5 prasmes un apkopot galvenie elementi. Pirmā prasme - informācijas un datu pratība. Spēja vispār meklēt informāciju, analizēt un novērtēt visu to digitālo saturu, kāds ir. Otrā ir digitālā satura veidošana, tātad kaut ko radīt, dalīties ar saturu digitālā veidā. Trešā ir komunikācija un sadarbība digitālajā vidē. Vispār izprast varbūt visu to tīklu kultūru, kā tas notiek. Ceturtā ir drošība. Tātad šis ļoti aktuāli, visa kiberdrošība, visa privātuma aizsardzība, vispār apziņa par saviem datiem. Un piektā noslēdzošā, bet tas nenozīmē, ka tās ir vienīgās 5, problēma risināšana. Tātad visu tehnisko ķibeļu problēmu pārvarēšana, vispār tāda arī digitālās pašmācības spēja. Tās ir 5, par kurām īpaši tiek izceltas tādos pētījumos un kur apkopota tā jaunākā pieeja. Kā tev šīs 5 izklausās prasmes? Visas noteikti šobrīd ļoti aktuāls un vērtīgas prasmes. Es domāju, ja pat varbūt tā pirmā, kas ir informācijas meklēšana, tā mums jau zināma diezgan sen. Kopš ir meklētāji un Google pastāv, mēs ļoti plaši izmantojam šo digitālo prasmi. Ja mēs, tā teiksim, kā mēs no Rigas Tegels puses varbūt raugāmies uz prasmēm un prasmju attīstībām, mēs iedalām tādos 3 līmeņos. Šeit ir tādas 5 dažādas digitālo prasmju kategorijas, mēs tā varētu teikt. Un tad katrai no tām noteikti ir arī vēl kaut kādi līmeņi. Un tad tie līmeņi, kuros mēs skatāmies un arī kuros dažādi tiek mērīts visādos starptautiskos arī tur salīdzināšanas mērījumos, ir tāda pamata prasmes, digitālas pamata prasmes, kas parasti tiek definētas kā, piemēram, tur varētu būt arī šī informācijas atrašana, bet tad, piemēram, internetbankas lietošana, iepirkšanās internetā, tās ir pamata prasmes, kas ir saistītas ar tādām ikdienas darbībām. Tad ir vidējā līmeņa prasmes, kas ir jau prasmes, kur mēs izmantojam advancētākus, tādus attīstītākus digitālos rīkus, un bieži tas saistās ar darbu un darba efektivitāti. Tā kā man liekas,
tās, kas ir, teiksim, komunikācijas, savstarpējās komunikācijas prasmes digitālajā vidē, varbūt, teiksim, tīri tāda saziņa, nezinu, WhatsAppā vai interneta izmantošana, tā būtu pamata prasme, bet tad ir arī jau vidējā līmeņa prasmes, kur mēs to varam advancētāk izmantot. Un, piemēram, tādai sadarbībai tie var būt dažādi rīki, kā, teiksim, baltās tāfeles, kā Miro vai Whimsical boardi vai tam līdzīgi. Vai, teiksim, projektu plānošanas, kur arī tā sadarbība un komunikācija savstarpējā notiek, ar tie jau tādi ir vidējā līmeņa. Un tad ir trešais līmenis, kas ir jau patiesībā to digitālo rīku radīšana. Un šobrīd, man liekas, tas, kas ir noticis un kur mēs esam attīstījušies, arī ienākot mākslīgajam intelektam, ka ļoti daudziem cilvēkiem bez ļoti tādām lieliem ieguldījumiem ir iespēja jau nonākt tajā trešajā līmenī, kas ir tas profesionālais līmenis, kur var sākt radīt risinājumus, izmantojot mākslīgo intelektu. Un tam nav vajadzīgs ļoti lielas, teiksim, izglītība spēcīga vai lielas zināšanas un liels ieguldījums, un tam ir savi riski arī. Tad, mēs varam skatīties uz digitālajiem prasmēm dažādos līmeņos, un tas profesionālais līmenis mums ir piekļuvis tagad daudz tuvāk, viņš ir piekļūstamāks, bet tur tad jau jāstāsta, kāda ir tā kvalitāte, kurā mēs spējam to darīt. Klau, bet ja mēs domājam par mūsu sabiedrību, kurā līmenī mēs šobrīd domājam, vai mēs vēl satraucamies par to, ka mums pamatprasmes jāuzlabo, vai mēs dzīvojamies vidējā līmenī, kur es saprotu, ir lietot WhatsAppu? Tā būtu pamatprasme. Vidējā tas būtu jau tādi advancētāki rīki. Lūk, mēs šajā advancētajā līmenī mēģinam vēl attīstīties, vai kur mēs esam? Ja mēs domājam par Latvijas sabiedrību vidēji. Vidēji. Jā. Varbūt tā kā darbspējīgo sabiedrības daļu. Tie, kas ir darbā. Darbspējīgo daļu. Teiksim, tās vidējās prasmes saskaņā ar dažādiem datiem ir mazāk kā pusēji sabiedrības. Vidējā līmenī? Jā, vidējā līmenī. Kas nozīmē, ka mums vēl ir kur augt, un ja mēs, teiksim, paņemtu tādu vidējo aritmētisko Latvijas sabiedrības locekli, tad pamata prasmes tur būs vairāk vai mazāk, bet vidējā līmeņa vēl mums ir kur augt tajā, teiksim tā. Un dažreiz to ir grūti aptvert, jo īpaši tad, ja mēs dzīvojam tajā savā burbulī, kur apkārt ir citi cilvēki ar tādām pašām profesionālajām prasmēm kā mums, un jo īpaši tādām ļoti līdzīgā līmenī digitālajām prasmēm, un mums liekas, ka visi prot lietot tiešsaistes kalendārus, visi prot izmantot mākoņu, teiksim, datu dažādas vietnes, strādāt ar failiem, mākoņu pakalpojumos izvietotiem, dalīties, komentēt, sadarboties. Mums ir tāda sajūta, jo mēs dzīvojam tajā savā burbulī. Bet tas burbulis, diemžēl, ir tie aptuveni 20-30% no sabiedrības. Un tad jocīgs, ka bija. Un ir tā, ka vēl ir daudz priekšā, lai visa sabiedrība būtu tajā vidējā digitālo prasmu līmenī, tur vēl ir ceļš ejams. Es tagad domāju, labi, es paņēmu to darbspējīgo vecumu, bet kas ir darbspējīgs vecums? No 18 līdz 65. Es paņēmu baigi plašu, bet varbūt bišķiņi pieskarsimies tiem vecuma posmiem vai dalīšanu pa vecumiem. Man gan nepārāk tas patīk dažādās tēmās, bet šajā tēmā man liekas, ka tam arī ir diezgan liela nozīme. Tā kā par to mēs varbūt varētu parunāt. Jo atkal vidēji tas ir vai ne vidējā temperatūra slimnīcā. Dažreiz tā nepasaka nemaz tik daudz. Jā. Labi, varbūt tad sākam ar jauniešiem. Jo kas ir interesanti, man liekas, ka tas ir varbūt stereotips vai tāds pieņēmums, tāpēc, ka jaunieši ļoti daudz laika pavada lietojot, tā kā digitāli pavadot laiku un tehnoloģijās, bet pilnīgi noteikti pētījumi pierāda, ka tam nav tieši korelācija ar prasmju līmeni, un viņiem īstenībā pat studentu līmenī tas pat nav par
pusauģiem vēl skolā, bet studentu līmenī viņu digitālās prasmes ļoti bieži aprobežojas tiešām ar sociālajiem tīkliem un komunikāciju, bet absolūti ne ar prasmēm informācijas pārvaldībā, kur nu vēl kiberdrošībā. Nu, tā kā šī sadaļa ir vai nu pārvērtēta, vai vienkārši nepietiekami esam līdz šim iedziļinājušies, jo vienkārši liekas, ka viņi tur tāpat daudz sēž pie datora. Diemžēl tā ir. Mēs diezgan daudz saskaramies ar to, ka ir tāds kā stereotips, ka tās digitālās prasmes, tas jau ir izaicinājums tikai senioriem vai tur 45 plus, vai tas ir tāds stereotips, kur patiesībā digitālās prasmes ir izaicinājums visos vecumos, un diemžēl ļoti žēl, bet jauniešiem arī tas ir milzīgs izaicinājums, jo tieši tā kā tu saki, tā digitālo ierīču izmantošana ikdienā tur ir, un internetā tur ir pavadītas entās stundas katru dienu, bet, protams, ka prasmes mums attīstās nevis atkarībā no tā, ko mēs lietojam, bet kā mēs to izmantojam. Un, diemžēl, tas ir fakts, ka ir tādi šie sociālie tīkli, ko prot izmantot, varbūt saziņu savstarpējo, bet un tas ļoti attīstīts ir tieši viedtālruņos. Ar datoru strādāt proti jau daudz mazāk jauniešu, ja viņiem vispār ir bijusi pieeja datoram. Un tad, savukārt jau tās prasmes, ko varētu izmantot digitāli datorā strādājot ar pilnīgi jebkādos virzienos, nav attīstīts, diemžēl. Un tas ir tāds maldīgs priekšstats, kurš liek mums domāt, jauniešiem tāpat jau viss būs kārtībā, viņi tur tāpat tās ierīces pārzina, un tad jau viņi nonāks tur tajā darba vidē, tad jau viņi tā kā sapratīs, tur apgūs visu, un tam netiek pievērst pietiekami liela uzmanība. Protams, tas mainās pamazām, un arī tas atšķiras no skolas uz skolu, tas atšķiras no ģimenes uz ģimeni, bet tie vidējie rādītāji mums nav, diemžēl, spīdoši. Kāpēc es šitam vispār pieskāros? Tāpēc, ka tie jaunieši, piemēram, studenti, vai jau ir daļa no mūsu darbinieku tā kā loka, vai tūlīt būs. Respektīvi, viņi jau būs tūlīt mūsu uzņēmumos, kā mūsu kolēģi jaunie, vai ne? Tāpēc es pieskāros šai tēmai. Tas, ka, kā tu saki, mēs automātiski pieņemam, ka tur jau problēma nav. Tā kā mums tikai jākoncentrējas uz 55 plus mūsu darbiniekiem, piemēram, bet tiešām tā nav. Tā kā tas ir kaut kas tāds, ko mums liktē zaus. Es domāju, ka mēs vēl par prasmju to apmācību parunāsim. Bet es pieminēju 55 plus nepavelti, jo arī daudz pētījumu velta to fokusu uz tiešām varbūt tā kā šajā vecuma posmā cilvēkiem. Ļoti interesanti atziņa bija par to, ka tas, kas it kā ir stereotips, bet savā ziņā tā kā tas arī ir, ka viņu prasme līmenis ir tiešām zemāks nekā citu vecumu posmu cilvēkiem, bet tur arī diezgan daudz loģikas ir vienkārši tehnoloģija pieejamībā un kāds viss ir attīstījies, bet kas ir interesanti, manuprāt, ir tas, ka pierādīts, ka šī prasmju plaisa ir arī psiholoģiska. Jo viņiem trūkst pašpārliecinātības, viņiem ļoti bail no kļūdām. Skaidrs, ka tas ir kaut kas jauns, es to nezinu, kas tas ir, es kaut ko tur saspaidīšu, būs kaut ko sliktu tur izdarīšu, kaut ko izdzēsīšu, un tādēļ viņiem arī motivācijas līmenis ir zemāks tiešām censties un apgūt. Tas ir tas, ko pētījumi rāda. Vai mēs to redzam arī pie mums tepat? Jā, es domāju, ka mēs noteikti varam to redzēt, bet mēs redzam arī to, ka visos vecumos cilvēki grib to attīstīt un atrod to drosmi un vai pievienojas mācībām un apgūst tās prasmes, vai kas ir ideāls gadījums, ja ģimenē kāds, kas arī palīdz apgūt un pārvarēt to psiholoģisko baiļu slieksni, jo patiešām tās bailes pastāv un tā ir arī, man liekas, tāda dabiska mūsu cilvēcīga īpatnība, ka ejot laikam, mēs kļūstam uzmanīgāki, mēs esam piedzīvojuši vairāk kaut kādas grūtības, vilšanos, kaut kādas apdedzināšanās, un mēs kļūstam uzmanīgāki. Un tas ir tikai normāli, bet tad, ka mums blakus ir kāds, kurš var palīdzēt tikt pāri tām bailēm, tai plaisai,
Un, kaut kādā ziņā, teiksim, tajā mūsu Riga T-Girls kopienā mēs arī raugāmies uz to, ka mūsu augsta prioritāte ir nodrošināt drošu vidi, kurā kļūdīties un kurā justies, ka ik viens no mums var mācīties un ik viens no mums var nezināt. Un, tam ir pamats, jo tiešām tā psiholoģiskā plēsa arī pastāv. Un viņa droši vien ir visos vecumos, bet atkal, tad ejot gadiem, mēs kļūstam uzmanīgāki, bailīgāki, kas ir normāli. Tas arī ir pamanāms, redzams, bet es gribu iedrošināt, ka neskatoties uz to, ka tā sajūta mums var būt, tās iespējas ir pieejamas ikvienam. Un mēs arī esam redzējuši, kas nāk uz mācībām un apgūst tās prasmes arī 70 plus gadu vecumā. Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā tas patiesībā tas vecums nav nekāds šķērslis, bet mēs paši būvējam sev tās neredzamās sienas. Es domāju, tikko mana reakcija izskaidroja visu. Respektīvi, es tikko biju ļoti pārsteigta, ka tu teici 70 plus. Es pieļauju, ka es neesmu tāda vienīgā, gan jau vēl kādam bija tāda reakcija. Tātad tas vien apstiprina, ka mums jau ir tā, tas bloks vai kaut kāda tas stereotips par to, kurā vecumā, kas ir vēl kaut ko var mācīties vai grib mācīties vai ne, vai ir tas spējas. Un starp citu, man ļoti arī patika iedvesmojošie pētījumi, kur teica, ka jā, ar vecumu, ar zinām vecumu tās prasmes ir samazinājušās, bet ne jau spēja viņas apgūt ir samazinājušās. Tieši tā. Un tas ir kaut kas, kur mums vajadzētu iedvesmoties pašiem un citus iedvesmot. Vakar dzirdēju par to, vēlreiz varētu teikt par to, ka jaunāks darba spēks jau nepaliks. Mēs strādāsim visticamāk visi ilgāk. Tas pensijas kontekstā, vai ne? Tad vēl jo vairāk kaut kādā brīdī šokēties par to, ka kāds mācās kaut ko 70 plus gados, vispār nebūs relevanti. Tieši tā. Šis man vienkārši pašai tāds, ko es aizdomājos. Klau, bet es domāju, varbūt iespējams klausītāji, skatītāji, jau pieredzējuši profesionāļi, kas klausās un domā, viss ir ātri attīstās, ātri jāmācās, bet tas ir arī maz drusciņ tāds overwhelming. Tas tā kā iedzen tādā stresā. Jā, es zinu, ka man kaut kas jāpagūst, man kaut kas jāpaspēj, jau kaut ko es nokavējis. Kā ir ar šo daļu, kā ir ar to stresu, ar to spiedienu? Tiešām visu laiku mācīties tās digitālās prasmes apgūt un attīstīt. Un stress un spiediens nepalīdz mācīties. Tas pirmkārt. Man liekas, tas, kur mums vajadzētu mēģināt nokļūt savā tādā apziņas prāta stāvoklī, ir, ka ir jāmācās nepārtraukti, un mēs arī pastāvīgi mācamies. Katru dienu patiesībā kaut ko jaunu pamēģinot, mēs mācamies. Tā arī ir mācīšanās. Es uzzinu par jaunu lietotni, es viņu lejupielādēju savā viedtālrunī, es viņu sāku izmantot, un tā ir arī mācīšanās. Un tas nenozīmē, ka mācīties tas ir kaut kas tāds smags un liels, un tagad man ir jāiestājas kaut kādos kursos, vai jāsamaksā, vai es kādam tagad par to atbildēšu, vai man ir jāsaņem atzīme vai certifikāts par to, ka es to esmu apguvis. Un tas uzreiz uzliek tādu spiedienu un smagumu, bet vairāk tā ikdienā domāt, ka pasaule mainās, visu laiku nāk kaut kas jauns klāt, un es dabiski ar to sadarbojoties, veidojot interakciju ar kaut ko jaunu, es visu laiku mācos. Vismaz tas ir tas, kā es sev dabūju tādu tā kā vairāk mieru par to, un iespējams tas vēl kādam var palīdzēt, bet tas ir tas redzējums, jo mēs visu šobrīd apgūt, kas viss jauns rodas, mēs vienkārši nebūsim spējīgi nekad. Un tā vienkārši to pieņemt, tā kā digitālo prasmju, visu līmeņu, visu veidu digitālo prasmju eksperts nekad nebūs neviens. Vienkārši tā. Un tad skatīties, kas ir tas, kas man var palīdzēt, kas ir tas, ko es redzu līdzīgi cilvēki, kas darbojas līdzīgā jomā, varbūt izmanto. Un tāda viena lieta, uz ko es gribu ļoti mudināt un padomāt par to, un par ko arī es ļoti pati iestājos un
arī tās organizācijas, ar kurām mēs strādājam, mēs pie tā attīstam to kā tādu iekšējo kultūru, ir mācīšanās vienam no otra. Un tas nozīmē, piemēram, lai kur kāds darbotos strādāt. Tas var būt arī īstenībā ģimenē, tas var būt darba vietā, tas var būt komandā, tas var būt ar draugiem vai draudzenēm lokā, ka mēs viens otram pastāstam, ko tagad jaunu es esmu uzzinājis, kā es to esmu izmantojis, kā tas tieši man derēja. Nu, kaut vai es domāju tāds ļoti vienkārši piezemēts piemērs. Mākslīgais intelekts, ChatGPT ir populārākais rīks, tāpēc daudz to varbūt zinās. Un mēs, piemēram, ar draudzenēm runājam, kā katra izmanto mākslīgo intelektu. Un tas pat nav darbā, tad tas ir ārpus darba. Un mēs padalāmies. Un es, piemēram, arī stāstu, man, teiksim, jāgatavojas kādai grūtākai sarunai. Tā saruna grūtāka var būt vai no ar bērnu. Man ir pusaudzes, ja? Tagad kā ar manu pusaudzi runāt par to? Nezinu, tur, piemēram, par pienākumiem. Un es aprunājos ar ChatGPT, viņam saku, tagad tu esi, nezinu, pusauģu psiholoģijas eksperts, palīdzi man saprast, kā man uzrunāt un kā man uzsākt šo sarunu, lai man pusauģu meita uzreiz nenobloķējās, lai mums ir pozitīva tā saruna. Šī ir fikcija, bet man ir, teiksim, arī darbā varbūt grūtākas sarunas vai ar studentiem, vai tātad gatavošanās grūtai sarunai, un es vienkārši padalos ar savām draudzenēm, izstāstu, ko es rakstīju, kā tas strādāja, kā šis te prompts nostrādāja, un tā ir pilnīgi vienkārša lieta. Tas neprasa nevienam iestāties kursos, tas neprasa neko smagnēju, bet visas, kas mēs tur esam, mēs mācāmies no tā procesa. Tā kā tā mācīšanās vienam no otra, padalīšanās ar saviem ģimenes locekļiem, padalīšanās ar saviem kolēģiem, saviem draugiem, uzjautāšana, ko tu izmanto. Un arī vienkārši, teiksim, žurnālos mēdz rakstīt vai ne, vai podkāstos stāstīt. Podkāsti brīnišķīgs veids, kā mācīties. Un tas nav grūti. Mēs vienkārši nezinām, ja kādam patīk skriet vai iet uz zāli, ieliekam austiņās podkāstu un mācāmies tajā laikā. Un tas nerada papildus lielu stresu. Jā, man ļoti patīk, kā tu ienes to mācīšanos tādā vieglākā veidā. Man ļoti nerezonēja, un es nezinu, vai es biju par to tā domājusi. Laikam tāpēc, ka man tās visas liekas pašsaprotams lietas, bet īstenībā, kas tur pašsaprotams, tā arī ir mācīšanās. Tiešām, tā kā tu saki, mācīties, tas nenozīmē, ka es piesakos kaut kur 2 gadus tagad jāmācās, un kamēr iegūst certifikātu vai nemācīties, ir katru dienu, jebko darot, un to, ko tu stāstīji par to pieredzes dalīšanos, vai ne, kā es kaut ko daru, kā citi kaut ko dara, es domāju, es arī īstenībā to daru. Es esmu stāstījis, Klau, es šitā daru, vai tu esi tā mēģinājis, un tā. Un tas arī ir mācīšanās process. Uz to es nebiju tā paskatījusies. Tā kā tādā ziņā, tad varbūt tas tiešām nav tik liels spiediens, jo tas jau notiek. Tas jau notiek mūsu sarunās un tādā ikdienā. Tieši tā. Jā, šis ir ļoti interesanti un iedod bišķiņu tādu vieglumu, kā uz to vēl var paskatīties. Īstenībā par digitālām prasmēm un par to sajūtu, kurā līmenī tu esi un cik labas tās prasmes vispār ir, ļoti, ļoti tādi amizanti atklājumi ir pētniekiem, jo diezgan skaidri pētījumos parādās, ka cilvēku pašvērtējums bieži būtiski atšķiras no reālajām prasmēm, no kompetences, no tā līmeņa. Lielākā daļa dalībnieku pētījumos uzskata, tas ir, protams, subjektīvs pašnovērtējums, bet uz to jau arī daudz balstās, ka viņiem ir vai nu vidējs, vai nu augstas prasmes. Es nezinu, vai tas ir saskaņā ar tiem līmeņiem, kā tu iezīmēji, bet pieņemsim. Bet tie objektīvie mērījumi pēc tam ar tādām praktiskajiem uzdevumiem atklāja, ka viņiem ir ievērojams zemāks līmenis. Faktiski viņiem ir pamatprasmes. Un tas saskan ar to, ko mēs sākumā runājām. Jā, varbūt kādam liekas, ka ja es lietoju to un to platformu vai es māku ar tādu un tādu sistēmu strādāt, ka tas jau ir vidējs līmenis, vai ne? Bet atkal pēc tās klasifikācijas tas tomēr vēl skaitās pie tādām pamatprasmēm. Lūk, un šis man likās dikti interesanti. Es gribēju dzirdēt tavu komentāru. Kā tas pašvērtējums tiek
tā kā ietekmēts. Tur ir vairāk faktori. Pirmkārt, dzimums. Mēs varam divreiz minēt, kurš dzimums biežāk pārvērtē savas prasmes. Vai mums jānosauc vārdā? Mēs varam, jo es domāju, ka, lai ir atbildēts tas jautājums. Kā tev šķiet, kurš pārvērtē savas prasmes? Es domāju, ka tas droši vien ir vīriešu dzimums. Nu jā, tā ir. Pētījumi skaidri pierāda, vīrieši pārvērtē savas prasmes. Viņiem liekas, ka viņiem ir augstākas tās digitālās prasmes. Vecums. Vecāki cilvēki biežāk nenovērtē savas prasmes. Iepriekšējā pieredze ar digitāliem rīkiem, protams, ietekmē to, kā tu uzskati, kā tev iet. Un ļoti interesants aspekts - tehnoloģiju trauksme. Tu biji dzirdējis par tādu? Jā, tā ir īsta lieta. Pastāsti, lūdzu, kas ir tehnoloģiju trauksme? Tas ir saistīts ar to, ka bailes nezināt. Bailes kaut ko ne to sadarīt ar kādu no tehnoloģijām. Jā. Es domāju, jā, un ka tas ir tas, ka viss ir tik daudz, ka vienkārši netiek. Tas stress un tā spriedze, par ko mēs runājam. Es gribu par tiem vīriešiem un sievietēm varbūt tādu mazu atkāpīti un komentāru, kāpēc es arī tā tik droši teicu, ka visdrīzāk tie ir vīrieši, kas nav patiesībā negatīvi. Sievietēm vajadzētu vairāk tās pašapziņas sevī, un tam ir arī vēl vairākas sekas no tā. Kāpēc es tik droši to saku? Tāpēc, ka es zinu, ka tas ir ne tikai par digitālajām prasmēm, tas ir par daudz ko. Īpaši, ja mēs runājam par karjeras attīstību, un viena no tām lietām, ar ko mēs Riga Tegel strādājam, jau daudz gadus ir tātad pārkvalifikācija, kad cilvēki meklē jaunu darbu, un kad mēs apgūstam jaunas prasmes, meklējam jaunu darbu, tad sākumā tās prasmes mums nav tik spēcīgas un ir grūti pieteikties uz pozīcijām. Tur, teiksim, ir darba sludinājums, darba sludinājumam ir daudzi kritēriji, un tas ir pētījumos pierādīts, ka vīrieši piesakās uz pozīciju, ja viņi atbilst 30% no tiem kritērijiem. Sievietes piesakās tikai tad, ja vismaz 80% viņas atbilst. Un tas kavē sieviešu karjeras attīstību. Tas arī saistās ar atalgojuma pieaugumu, teiksim. Un tas nav kā pārmetums nevienam, bet tā ir tā realitāte un tā situācija. Ko tas nozīmē šajā digitālo prasmju attīstībā? Es ļoti priecājos, ka vīrieši domā, ka viņiem ir labas prasmes. Tas ir brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka viņi nebaidās izmantot tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka viņi ir pārliecināti par sevi, viņi iet un dara, un viņiem iespējams ir mazāka šī digitālā trauksme. Bet ko mēs arī redzam, ka tam ir tā otra puse, otra monētas puse, ka viņi arī mazāk mācās. Viņi mazāk iesaistās, viņi mazāk mācās, jo viņiem liekas, ka viņi zina un viņi paši tiks galā. Un līdz ar to tajā pieaugušo izglītībā un mūža izglītībā vīrieši daudz mazāk investē sevī. Un tam savukārt ir nākamās sekas, ka tad, ejot laikam uz priekšu, attīstoties visām šīm digitālajām iespējām, tajā vecumā, ko tu minēji, 55+, tur, diemžēl, mums ir ļoti bēdīga situācija ar vīriešiem darbā, kas atkal ir statistika. Tas nav nekāds mans viedoklis. Tā ir statistika, ka šajā vecumā dažādu iemeslu dēļ tieši vīrieši ir daudz mazākām iespējām darba tirgū. Mums vajag Riga Tech Boys. Vispār mums vajadzētu, jā. Es nevaru to organizēt, es neesmu viens no, vai ne? Tas ir jādara kādam vīrietim. Mēs biznesa ideju pametām. Cik biznesa ideja? Labi. Sociālos misijas ideju mēs varam pamest. Un, es domāju, ka tur jau patiesībā šajā vīriešu atbalsta un kopienu kontekstā pēdējos gados daudz kas attīstās. Ir tēvu grupas un vīru grupas un brīnišķīgi. Tas viss ir vajadzīgs, tas viss ir jādara. Un tā vīriešu spēja vienam otram palīdzēt, tas ir ļoti labi un tas ir veicināmi un visu labāko par to. Bet tad pie sievietēm, ja mēs atgriežamies, tad tā vajadzība
ka vismaz 80% ir jābūt izpildītiem, tā kavē. Un arī tā zemākā pārliecība par savām spējām, tā arī kavē. Kavē izmēģināt kaut ko jaunu, kavē apgūt šīs jaunās lietas, jo ir digitālā trauksme, jo ir bail no tā, ka tiešām vai es izdarīšu kaut ko nepareizi, es neko nemāku, es neko nesaprotu, un vai es nezinu pietiekami daudz, un tas ir tāds milzīgs šķērslis, ka ir vajadzība vienmēr zināt visu vai zināt pietiekami daudz, un kamēr es nezinu pietiekami daudz, tamēr es nevaru uzskatīt sevi par zinošu, tamēr es nevaru to izmantot, tamēr es neiešu tajā darbā, vai tamēr es nedarīšu to, un tas visu kavē. Tā kā es gribētu novēlēt, lai mums vairāk ir tā pārliecība un mazāk baiļu, bet arī tā pašā laikā, lai mums ir pietiekami tāda paškritika, ka, hei, man īstenībā tomēr ir katru dienu jāmācās vēl. Lai arī es jūtu, ka es zinu jau daudz, tur ir vēl tik daudz, ir vēl tik plaša pasaule tajā visā, ka es varu vēl ļoti daudz ko mācīties no citiem un vienkārši meklēt informāciju. Man liekas, par to mums gan nav jāstraucās, ka mēs būsim visu izmācījušies. Tā kā tas ir skaidrs, ka tur ir nebeidzamais stāsts. Tu forši pārgāji uz to karjeras maiņu vai karjeras attīstību, jo viennozīmīgi, domāju, digitālās prasmes ir tāda, karjeras kaut kādas pārējas atslēga, kaut kāda maiņas atslēga noteikti, jo protams, ka spēja pāriet no kaut kādas profesijas, no vienas profesijas uz otru vai no vienas nozares uz otru būs ļoti cieši saistīta ar šo digitālo kompetenci viennozīmīgi. Un arī tā skaitā, tur ir tā pārliecība, piekļuve mācībām, piekļuve iespējai mācīties. Šis ir tas, ko tu pieminēji arī par Riga Tech Girls, tā skaitā, vai ne? Ka, nevis tā doma, ka man ir jādabū kaut kur certifikāts, un tad es viņu dabūšu, un tad es varēšu kaut ko, bet es varu jau paralēli, jau ātrāk, jau pa bišķiņam. Jā, sākt un darīt. Jo, un īpaši, ja mēs runājam par profesionāliem digitāliem prasmēm, kas ir programmēšana, piemēram, kur patiesībā mazāka nozīme ir kaut kādiem diplomiem vai certifikātiem vai tam līdzīgām lietām, kas arī, protams, ir liela vērtība, bet es zinu, ka darba devēji ļoti lielu uzmanību pievērš tam, kā mēs, protams, patiešām tās prasmes pielietot, un atlases procesā nepietiek ne ar certifikātu, ne ar diplomu, bet jā, dažiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs, lai būtu tā pārliecība vispār pieteikties. Bet savukārt darba devējs, paskatās, vai ir, teiksim, kā izglītības līmenis, vai ir kaut kas sasniegts, bet tad vienmēr būs arī šis praktiskais tests, kur tiek uzdots uzdevums, un tas uzdevums ir jāpilda, un šobrīd tas jau atlases procesos to uzdevumu tu pildi reāli laikā, kad uz tevi skatās. Un tas nav kaut kas, kur var tur mākslīgiem intelektam palūgt, tur izpildīt, atsūtīt. Tā kā tās prasmes patiešām pārbauda. Un līdz ar to tas, ko es esmu praktizējies un darījis, ir nozīmīgāk nekā kaut kādi apliecinājumi no malas, ka es kaut ko esmu paveicis. Un es par pārkvalifikāciju runājot, tu minēji par šīm digitālajām prasmēm. Ja mēs raugāmies uz darba tirgu, tas, kas ir noticis pēdējos gados, ir noteikti mainījies. Tas, ka vairs nav milzīgs pieprasījums, pastāvīgs milzīgs pieprasījums pēc programmētājiem, kas bija daudzus gadus pirms tam, un arī viena no Riga Tech Girls tādām sākotnējās attīstības mērķiem bija palīdzēt vairāk sievietēm attīstīt sevi prasmes un ieiet darba tirgu kā tieši tehniskajiem cilvēkiem, jo sieviešu mazāk. Un šobrīd mēs redzam, ka tos juniorus vai iesācējus programmēšanā vairs tik daudz nevajag, jo tas tirgus ir mazliet piebremzējies, mazliet piesātinājies un joprojām, un es domāju, tas būs vēl arī gadus uz priekšu, ir nepieciešami tādi pieredzējuši, tā kā senior, pieredzējuši speciālisti. Tie juniori vairs nav tik daudz nepieciešami. Līdz ar to tas, kas strādāja pirms 5 gadiem, lai pārkvalificētos, vairs nestrādā mūsdienās. Bet ir parādījušās tik daudz jaunas iespējas un ar to pašu mākslīgo intelektu un
visiem jaunajiem rīkiem, ko mākslīgais intelekts piedāvā, tādu dažādu, piemēram, automatizācijas speciālisti. Ja, tātad cilvēki, kas palīdz identificēt procesus, kurus var automatizēt, un pēc tam arī to patiešām automatizēt, izmantojot dažādus rīkus. Šis viss ir attīstījies pēdējo pāris gadu laikā. Līdz ar to tur senior cilvēku nemaz nav. Un jebkuram tagad ir iespēja kļūt par, piemēram, automatizācijas ekspertu salīdzinoši netik garā laikā. Tātad tās darba iespējas tur ir super interesantas un ļoti daudz foršu iespēju. Piemēram, Start School mums tātad pagājuši gadu uzsāka pirmie 100 studenti. Šogad viņi pabeidza šo te gada programmu. Un 2 konkrēti piemēri. Man ir brīnišķīgi cilvēki. Viena ir sieviete, viņa pirms tam strādāja mārketingā. Un tagad viņa būvē robotus, taisa automatizācijas. Un, gan algas līmenis tur ir augstāks, gan viņa ir daudz priecīgāka par savu darbu. Un gada laikā no tā, ka viņa neprogrammēja un nezināja neko par programmēšanu, tagad viņa var būvēt robotus. Fantastiski. Jā, un puisis savukārt vīrietis, viņš bija 11 gadus profesionāls hokejists, tātad arī ar datoriem nekādas saiknes. Un tagad arī viņš strādā par automatizācijas speciālistu, veido arī automatizācijas un sistēmas. Un tas ir brīnišķīgs rezultāts, ko var iegūt gada laikā. Kā cilvēki nonāk līdz tai atziņai, ka viņi vēlās pārkvalificēties uz šo te jomu? Labs jautājums. Es domāju, tas katram ir kaut kas personisks un unikāls. Tie, ko, teiksim, ļoti daudz sievietes, ar kurām mēs esam strādājuši no Rīgas Tegēlas puses gadu gaitā, bieži tā doma par pārmaiņām atnāk kopā ar bērniem. Jo tajā brīdī, kad mums parādās bērni, mēs daudz kritiskāk izvērtējam savu laiku. Laikam kļūst daudz augstāka vērtība. Un mēs ļoti domājam, un patiesībā, man liekas, tas ir kaut kas tāds ļoti unikāls un brīnišķīgs, kas sievietēm tiek dots dzīvē, ka ar bērna ienākšanu mēs atdzimstam no jauna. Gan tur fizioloģiski viss kaut kas tāds notiek, bet tieši emocionāli un psiholoģiski mēs ieraugam pasauli pavisam citādāk. Un, protams, arī sievietes saskaras ar pusmūža krīzēm un tam līdzīgām lietām, bet tas, ko es esmu redzējis, ir, ka tieši tā bērnu ienākšana ļoti maina perspektīvu un sieviete pārvērtē savu dzīvi no jauna un meklē tagad, kā es varu savu laiku vērtīgāk pielietot. Un tur ir arī šis te, par ko milzīgi pateicība Latvijas valstī. Mums ir ļoti labs bērnu kopšanas atvaļinājums. Gan vārds atvaļinājums, man liekas, ir ļoti neprecīzs. Bet bērnu kopšanas laiks, kurš ir apmaksāts, kas ir brīnišķīgi, gan priekš tā, lai mamma ar bērniņu varētu pavadīt laiku kopā, gan arī, lai sieviete var tā kā izfiltrēt un iziet cauri tam procesam. Un ļoti daudz sievietes šajā laikā mācās. Un patiesībā sevi attīsta un pamana tās jaunās iespējas. Tā kā tieši tās pārmaiņas dzīvē, privātajā dzīvē maina to redzējumu. Un ar vīriešiem man ir mazāka bijusi saskara vienkārši dabiski, bet šobrīd arī redzot, teiksim, Start School, mums bija apmēram puses pusi pirmajā gadā sievietes un vīrieši. Tā kā tās, arī tās ir ļoti dažādas motivācijas tieši par pārkvalifikāciju uz tehnoloģiju jomu. Tas bieži arī saistās, un tas iespējams vairāk ir vīriešiem, ka ir šis te, labais atalgojums, kas ir tur kā tāds burkāns, ja, kaut kad tur priekšā. Un tā kā vīrietim ir šī sabiedrībā piedēvētā loma, kā maizes nesējam mājās, tam mamuta, ja, nesējam, tad vīrietis, protams, domā par to, kā pelnīt vairāk, kā viņš varētu būt finansiāli veiksmīgāks, un tad šis ir tas ceļš, kurā tas varētu būt.
Tā kā tas varētu būt arī tāds viens no iemesliem. Noteikti. Es domāju, pilnīgi reāli. Es tā prasīju, laikam, tāpēc, ka es aizdomājos, tā kā, cik daudz es zinu sievietes. Es nerunāju jau par meitenēm skolā. Tā ir noteikti vēl atsevišķa milzīga tēma par visu to STEM izglītību un šo visu. Bet tieši, varbūt kā nobrieduši jau cilvēki jau ar karjeru vai nevienalga kādā jomā. Un tad pēkšņi tā sieviete, es sapņoju, es vispār ļoti gribētu par programmētāju kļūt, vai vienalga datu analīti. Es nezinu, kaut ko šajā jomā. Es nezinu nevienu. Un atkal tas ir mans burbulis, vai ne, bet arī pie mums karjeras konsultācijām nenāk man bieži sievietes, kas tā kā grib tieši karjeru tādā veidā mainīt, vai ne? Un par to es aizdomājos, kas ir tas, kas atver šo pasauli un ka sievietes arī redz sevi tur un viņām arī rodas ne tikai interese. Skaidrs, es piekrītu par atalgojumu un visām šīm lietām, kaut kādu arī elastību darba ziņā. Mēs taču redzam visus tos bonus, kas līdz ar to nāk. Tas nav nekāds noslēpums, bet arī sevi redzēt tajā un sevi redzēt tās prasmes vai to visu kompetenci, zināšanas, visu, ko tur vajag, ka es to visu varēšu un arī gribu. Es par to aizdomājos, kurā brīdī tas tagad tā notiek. Un kas to veicina? Es domāju, ka tas ir īstenībā tāds netik ātrs process. Man liekas, ka Latvijā tas, ko mēs esam pamanījuši, ir jau kopš 2020. gada mums Riga Tegals ir tāda programma Iepazīsti tehnoloģijas. Un katru gadu šajā programmā piedalās vairāk tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir sievietes. Tur tas iepazīst tehnoloģijas mērķis, kāpēc mēs viņus radījām, bija tieši parādīt to, cik tehnoloģija pasaule ir dažāda, cik daudz dažādas profesijas pastāv, cik daudz dažādas darba iespējas, un ka katram var atrasties vieta tajā tehnoloģija pasaulē. Ka tas patiesībā tas, ka tehnoloģijas ir tikai programmēšana, un ka programmēšana ir kaut kas viens, tie abi ir mīti. Pirmkārt, programmēšana ir ļoti, ļoti dažāda. Un katram un katrai var likties, ka kaut kas cits tajā būs interesants. Otrakārt, programmēšana arī ir ļoti nozīmīga, bet tikai viena daļa no visa, kas ir tehnoloģiju pasaulē. Un mūsdienās vispār tehnoloģijas un digitālais jau vairs nav viena nozare. Tā ir joma, kas ienāk pilnīgi visās nozarēs. Līdz ar to mēs pat gribēdami visdrīzāk nevarēsim izvairīties no tā, ka mums tās digitālas prasmes vajadzēs un arī viņas vajadzēs profesionāli izmantot un viņas vajadzēs attīstīt tajā vidējā un augstākajā līmenī. Un tad tas vairs nav tāds jautājums par to, vai es gribu būt programmētāji, bet kā tu pašā sākumā minēji, digitālas prasmes, tās ir pamatprasmes, tāpat kā lasīt prasme, tāpat kā prasme rēķināt algebrā, reizrēķins. Tāpat patiesībā tā izpratne par to, kā strādā tehnoloģijas. Lai lietotu datoru, mums nevajag zināt, kā strādā elektrība, un tas ir ok. Bet, lai mēs lietotu, piemēram, veiksmīgi mākslīgo intelektu, mums ir jāsaprot, kā strādā algoritmiskā domāšana. Un tās ir lietas, kas ir kļuvušas par pamata vajadzībām, par pamata prasmēm, kas ir vajadzīgas. Un pat, ja nav tā vēlme būt par programmētāju, tāpat tās zināšanas attīstīt ir vērts un skatīties, kur tas var noderēt. Bet atgriežoties pie tā jautājuma par to, kas ir tie, vai tās sievietes, kas nolemj, tātad iepazīst tehnoloģijas, mums ir parādījis to, ka daudz plašāk pavarās tas skats uz to, ka tā programmēšana tas nav tikai kaut kas tas viens, un tur var būt daudz kas interesants. Un vienkārši tā ir tāda plašāka informētība par to, kas tas vispār ir. Jā. Un ka tā nav tikai sēdēšana pie datora. Tur ir ļoti daudz kā radoša. Tur ir patiesībā ļoti daudz arī sadarbības, savstarpējās sadarbības. Un apgāžot mazliet šos stereotipus un varbūt tādus aizspriedumus pret to tehnoloģiju jomu, tas ir tas, kas palīdz iedomāties, iztēloties sevi šajā lomā. Un pēdējais, ko es gribēju pieminēt par to, ir, ka kāpēc meitenes sievietes, un arī minēja skolās par STEM,
ļoti daudz, kas ir tur saistīts, kāpēc meitenes neizvēlas iet mācīties STEM un kāpēc sievietes neredz sevi strādājot tehnoloģiju jomā. Jo gadu gaitā mums ir izveidojušies dažādi priekšstati par to, kas ir kura loma un kur būs forši kādiem cilvēkiem. Un arī tiek veidots tāds sabiedrības tā kā, redzējums, viedoklis par to, kas ir tās lomas, kas ir piemērotas sievietei, kurām nav nekāda sakara ar to, ko sievietes patiesībā vēlas, vai jaunas meitenes, ko viņas patiesībā vēlas. Bet sabiedrība tā kā saka, jā, meitenēm vajag tur kaut kā varbūt radoši izpausties, vai tās humanitārās zinātnes, tas taču tur viss par cilvēkiem, sievietes daudz labāk par cilvēkiem saprot lietas. Taču nē, tur tas tehnoloģijas un vieninieki un nullītes un matemātiskā tur augstākā domāšana, tas nav vajadzīgs meitenēm, tas nav interesants meitenēm. Un daudzas meitenes, kurām patiesībā ir tas iekšējais dzinējiņš un tā iekšējā interese, viņas tā par sevi to pieņem. Ja, laikam jau tas nebūs man. Un tad paiet gadi, un viņas ierauga, bet hei, tur īstenībā foršas citas sievietes darbojas, hei, tur īstenībā interesants darbs, tur īstenībā labs atalgojums. Un man toreiz, 12 gadu vecumā, man tas likās interesanti, un es spēlēju datorspēles, man īstenībā tas patika. Un kāpēc es aizgāju kaut kādā tajā citā virzienā un pat to sevi neattīstīju? Un tad tikai iedot to iespēju atnākt atpakaļ pie sevis un atrast, ka tas būtu tas ideālais scenārijs. Zini, ko es aizdomājos? Viņas iemācās, ka tas viņām nav interesanti. Jā. Nevis, ka viņām tiešām nav interesanti. Es jau redzu, protams, tagad jau mēs ļoti izglītības sistēmā tam pievēršam uzmanību, un tagad jau mēs mēģinam glābt, kas glābjams, un kaut ko mainīt, kas ir lieliski. Bet jā, viņas iemācās, ka tas nav interesanti, un tad vienīgs piemērs, ko es zinu, kur sieviete, viņas vīrs strādāja IT. Un, tas, kā viņa, kad es prasīju, kā sievietes nonāk līdz tam, ka viņas arī sevi tur redz. Tātad kā viņa ierauga, ka viņa arī sevi tur redz, tāpēc, ka viņa redz, ko vīrs dara, un viņai baigi interesē. Un viņai reāli iepatīks tas viss, tāpēc, ka viņa redz, ka vīrs to dara. Es nezinu, kaut kur jau tas ir arī skumīgi, ka tā tas ir. Bet mēs par to varam runāt, lai celtu to apzinātību par šo, un pilnīgi noteikti vienīgais mērķis ir sievietes iedvesmot. Man ļoti patīk, ko tu teici par to iepazīst tehnoloģijas, vispār saprast, kas tas ir. Tas ir daudz vairāk nekā mūsu priekšstati, stereotipi, un varbūt uz to tā arī skatīties. Es nezinu, kas tas ir, un es paskatīšos, kas tas ir. Un tad jau redzēs. Tā kā ļaut sev vispār paskatīties, kas tas viss ir. Un to, ko tu teici arī par to radošumu, to es īstenībā tikai nesen sapratu, ka tiešām IT, ja mēs to vispār saucam par IT jomu vai tehnoloģiju jomu, tas pat nepasaka neko līdz galam. Tur var strādāt arī ļoti radoši cilvēki. Tur nav jābūt visiem fizmatiem vai kaut kā tā, kas ir stereotips, bet man arī tāds bija. Tas man pašai liels pārsteigums. Tā kā gribam iedrošināt visus, tā skaitā sievietes, pētīt vairāk, izzināt, un tad jau redzēs, ko tas aizvedīs. Tuvojoties noslēgumam, vēl viena tēma, ko es gribēju pārunāt ar tevi, ņemot vērā tādu darba vidi un karjeras tēmas griezumu, par digitālo līderību. Mēs par digitālo kompetenci un digitālām prasmēm, tad digitālā līderība ir viena tāda interesanta prasme, kas tagad arī ir topā, un arī daudz pētījumu pievēršās šim. Un tad es tā aizdomājos, ja mēs runājam par darba vidi un par prasmēm, par prasmu attīstību, un ka mēs sagaidām to no darbiniekiem, kā tad izskatās vadītājs mūsu priekšā ar šo te prasmi, kā tāds rolmodeli vai ne, vai kurš mūs iedvesmo mācīties, vai vispār viņš pats māk, viņš vai viņa. Un tad pētījumi runā par to, ka
vadītāja jaunais uzdevums, cik jaunais ir cilvēku vadība plus tehnoloģiju izpratne. To mēs sauksim par digitālo līderības prasmi. Tā kā nepietiek vairs tikai par komandas iedvesmošanu un vadību, vadīt kaut kādas pārmaiņas, bet arī izprast tehnoloģijas. Tātad tehnoloģiski domāt par tehnoloģijām. Protams, viņam pašam vajadzētu apgūt šīs digitālās prasmes komunikācijas kontekstā un visu, ko mēs iepriekš runājām. Un tas, protams, noteikti ietver arī, ko es runāju par to motivāciju vai tādu iedvesmošanu, ka viņš spēja radīt tādu psiholoģisku drošību komandā, mācīties šo, un ka mēs iepriekš runājām par to bailēm kļūdīties, un ko es tur saspiedīšu, kaut ko es nezināšu, un tā tehnoloģiskā trauksme, šo visu, latviski runājot, menedžēt. Tas tagad ir jaunais, normālais, ko mēs gribēsim un gribam no vadītājiem, ko mēs tagad sauksim par digitālo līderību. Kā tev šis izklausās? Ļoti vajadzīgi, ļoti pareizi. Jo uzņēmums vai organizācija vai iestāde, un šeit arī es gribu izcelt, uzslavēt arī to, kā darbojas valsts pārvaldē dažādas iestādes. Būs ļoti tā attīstība atkarīga no vadītāja. Protams, kopumā, tātad, vai uzņēmumam ir peļņa, vai tas ir augošs, vai, ja tā ir nevalstiska organizācija, vai tā ir pieaugošs efekts vai iespējas, tā pēctecība, ko atstāja. Visas šīs lietas ir vadītāja primārais uzdevums, un ar tehnoloģiju palīdzību mēs varam to visu paaugstināt un pastiprināt. Un savukārt, neieviešot tehnoloģijas, mēs riskējam, ka konkurenti būs ātrāki, spēcīgāki, un tad tiek apdraudēta tā vai no organizācija vai uzņēmums. Tātad tiešām tā digitālā līderība viņa ir ļoti nozīmīga, viņa kļūs vēl tikai nozīmīgāka. Un tas nenozīmē to, ka vadītājiem ir jābūt ekspertam, vai pašam jāprogrammē, vai pašam, teiksim, jāievieš kaut kādi konkrēti risinājumi, bet, kā tu minēji, tad radīt to vidi, kurā mēs varam eksperimentēt, kurā mēs varam izmēģināt jaunas lietas, kurā tiek veltīts laiks un atļauts veltīt laiku, lai mācītos arī ne tikai formāli, bet arī šajos neformālajos veidos. Un kaut vai par to pašu mākslīgo intelektu vai dažādiem jauniem rīkiem, ko mēs ieviešam ikdienā, teiksim, mums bija tāds Riga Tegels komanda arī, lai mēs esam diezgan tehnoloģiski advancēti, tāpat ienākot visu laiku jauniem rīkiem, arī mums visu laiku jāattīstās. Un tad mēs ieviesam tādu ik pēc 2 nedēļām, mums ir pusstunda, kur mēs sanākam kopā un katrs padalās, ko tajās 2 nedēļās jaunu ir izmēģinājis un kā tas strādāja vai nestrādāja. Ļoti elementāra lieta, bet tā ir organizācijas mācīšanās. Un ja šādas lietas, to var vadītājs tikai ieviest. Protams, arī vadītājs var veltīt finansējumu apmācībām arī un tam līdzīgi, bet jau kaut vai tikai atļaujot eksperimentēt un aicinot dalīties savā pieredzē ar šo, jau tas palīdzēs arī augt. Man tagad klausoties ienāca prātā, kā tas ir tā kā nevis, ka mēs sagaidām no vadītāja vadīt IT, bet vadīt ar IT. Respektīvi, vai ne? Man liekas, tieši tā kā tu teici, tas ir svarīgi, bet tas paliks noteikti arvien svarīgāk. Jo mēs gribam šīs digitālās prasmes no darbiniekiem, bet kā jau ar katrām lietām, ar katru lietu sākas viss no sākuma, un tātad šajā gadījumā ir vadītāji. Faktiski jau šīs tehnoloģijas ir, protams, rīks, lai mēs sasniegtu tos mērķus, un bez tā mēs nekur. Bet, starp citu, tie laikam bija Eiropas dati vienā pētījumā. 29% vadītāji tikai atzina, ka viņi tiešām jūtas pilnīgi pārliecināti par savu spēju vadīt šīs digitālās, transformācijas, vispār tos procesus, un tā ļoti, ļoti mazs procents. Jā, tur ir noteikti izaugsmē ļoti liels potenciāls. Un
tas, kas ir tas izaicinošais, ir, ka tas digitālais šobrīd ienāk. Tas vairs nav tā kā vienkārši attīstīt IT departamentu savā uzņēmumā. Tas ir, ka mums vajag digitālās prasmes un digitālos rīkus loģistikā, pārdošanā, mārketingā, finansēs, HR, pilnīgi visos. Un, protams, vadītājiem to visu iemācīties un saprast, tas būtu neiespējami. Bet kas ir, tāpēc man liekas, tā vadītāja loma šeit ir būt atvērtiem, veicināt arī savas komandas attīstību, un tad tā komanda jau pati var attīstīt tās prasmes un tos rīkus ieviest, kas ir vajadzīgi, bet tieši tā atvērtība un tā mācīšanās kultūras veicināšana, tas būtu tas viņa uzdevums. Jo skaidrs, tā kā tu teici, mēs jau negaidīsim no vadītāja, ka viņš būs tagad eksperts. Tas pirmkārt nav reāli, bet arī, tas arī nav vajadzīgs. Man liekas, ka tā digitālā līderība būtu par to, ka vadītājs saprot par tehnoloģiju iespējas un ietekmi. Un tad to mindsetu viņš var palīdzēt un veicināt savā komandā, savā uzņēmumā un tā tālāk. Tas būtu tas, jo ja vadītājs pats ir, neteiksim, ka pret, bet ne tik elastīgs vai ne tik proaktīvs, tad skaidrs, ka ļoti grūti būs to prasīt arī no saviem darbiniekiem. Tieši tā. Jā, un tur tās digitālās līderības zem tās kompetences ir tādas prasmes kā digitālā vīzija. Tātad strateģiski domāt jau nevis vienkārši biznesa līmenī, bet jau tādā digitālā, tā skaitā tehnoloģija. Kādas tehnoloģijas mums vajag, kas kā strādā. Spēja vadīt attālināti. Tas ir pie digitālās līderības, starp citu, ļoti aktuāli joprojām. Tas ir izaicinoši arī. Tas ir ļoti izaicinoši. Man liekas, ka viss viņas ir izaicinoši, bet šis ir minēts kā viena no digitālās līderības prasmēm. Lēmumu pieņemšana datu kontekstā. Jā, datos balstīt lēmumu. Ļoti svarīgi kompetence. Āmen, tā kā gribās teikt. Un digitālā ētika. Aha. Tur arī tie drošības jautājumi viss ir iekšā. Jā. Vispār, ja tā paskatās, ļoti interesanti. Ne? Es man tā spēju vadīt attālināti, baigi notragerēju. Tā kā liekas, cik var par to runāt, bet es saprotu, ka runāt par to var tik ilgi, kamēr tas vairs nebūs aktuāli. Tāpēc, ka tas ir aktuāli joprojām. Un ko tas nozīmē? Kāpēc tas ir aktuāli? Tātad, neko mēs joprojām neesam iemācījušies? Es domāju, ka mēs esam iemācījušies. Un, ir atšķirība, protams, starp to, vai tā attālinātā sadarbība ir piespiedu kārtā, kā tas bija pandēmijas laikā, vai to var izvēlēties pats uzņēmums. Un tas līderības veids vai vadīšanas veids atšķiras, ja mums ir komanda, kas nāk ikdienā klātienē, vai ja mums ir attālināts darbs. Un tā tiešām spēja vadīt un veiksmīgi vadīt efektīvas komandas attālināti, tur tas prasmju loks vai tās tie rituāli, procesi atšķiras no tā, kā ir klātienē. Un diezgan daudz, gan Latvijā, gan arī starptautiski patiesībā bija tā, ka tik līdz pandēmija beidzās, tā vadītāja teica, cuk, visi apakaļ uz biroju. Jo nav tā spējas attālināt vadīt un nav tās sajūtas, ka viss notiek efektīvi, bet iespējams arī kaut kas nav tik efektīvi, tāpēc, ka nav tās vadīt spējas. Un ja tas bija piespiedu kārtā, tad ko darīsi? Tur izvelk tā, kā ir, bet vai tajā procesā patiešām iemācās to darīt efektīvi, tas ir cits jautājums. Un tagad, ja mēs gribam to turpināt ilgtermiņā, to attālināto darbu un teiksim, komandu ļoti atsevišķās vietās, ir uzņēmumi, kas to dara brīnišķīgi, un tādu tie nav visdrīzāk lielākā daļa uzņēmumu. Te man divas lietas tikai, ko es varbūt gribu piemetināt no organizācijas psiholoģijas viedokļa. Pirmkārt, nav vēl tik ilgs laiks pagājis, lai mēs varētu izdarīt galējus secinājumus. Un arī, ko nozīmē galējus secinājumus? Arī par lietām, kas bija 20, 30 gadu atpakaļ pētīts, arī šobrīd vēl joprojām varam par kaut ko pastrīdēties. Tā kā pētījumi notiek, secinājumi datos balstīti ir, tas nenozīmē, ka tā ir galējā patiesība, tāpēc, ka paiet 10 gadi, un mēs izpētām, un mēs secinām, nē, tur pirms 10 gadiem tomēr bija kaut kā savādāk, tagad ir savādāk. Respektīvi, viss mainās.
man arī ļoti patīk datos balstīts kaut kādas atziņas, un nepavēlēt es visu laiku citai vienīgi pētījums, jo pie kā gan cita tad vispār turēties. Tieši bet skaidrs arī ir, ka ir jātur atvērts prāts arī uz to, vai ne? Tas nav akmenī iecirsta vienīgā patiesība. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka pandēmijas sākumā mēs redzējām pētījums ļoti daudz par to, ka viss ir super. Efektivitāte ir augsta, produktivitāte ir augsta, visi ir laimīgi, kas tur. Tad pagāja kaut kāds laiciņš, sāk ienākt pētījumi, nē, nav jau tik augstā produktivitāte. Respektīvi, kā es saku, pasakiet man, ko jūs gribat, es jums atradīšu pētījumus. Vienam par labu un otram par labu. Tā ir, var atrast. Drīzāk jautājums, jā, ko tu gribi atrast, vai ne? Tā ar humoru un vajag dalīt uz divi šito, bet tas ir viens. Un tas arī varbūt ir tas būtiskākais pie šī. Man liekas, ja mēs tā noslēdzam, parasti cilvēkiem patīk un ir svarīgi tāds ieskats uz priekšu. Kas tad būs? Un ja mēs runājam par digitālām prasmēm, man liekas, svarīgi varbūt paskatīties, kādas prasmes mēs ir šobrīd aktuāls, bet ar skatu jau uz nākotni. Un es pateikšu, ko es atradu pēc tādiem profesionāliem pētījumiem, un tad es gribēšu no tā profesionālā viedokļa dzirdēt, vai tu tur kaut ko pieliktu vai noņemtu. Būtiskākās digitālās kompetences nākotnē. Digitālā pratība, kas ir angliski digital literacy. Datu analītika. Pašvadīta mācīšanās ir pie digitālās prasmes kompetences, par ko mēs jau visu laiku runājām. Dažādu platformu izpratne, jeb tādu tehnoloģiju izpratne. Un pēdējais - personīgā zīmolvedība tiešsaistē. Es tev varu pateikt, kāpēc man liekas, kāpēc viņa tur ir, bet tad tu droši pasaki, kāpēc tev liekas. Tāpēc, ka ļoti daudz pētījumos runā par to, ka augsta līmeņa digitālās prasmes cilvēkiem atver iespēju iet prom no darba un kļūt par freelanceru vai ņemt šos gig work tipa darbus un kļūt par sev pašam par darba devēju. Un tāpēc tā personīgā zīmolvedība kļūst ar vien aktuālāk, ja tu gribi iet šajā virzienā vai arī vienkārši kaut ko gribi darīt vēl paralēli darbam. Es tā savalku ar pētījumiem. Kā tev šis izklausās? Man liekas, ļoti, ļoti labi, kā tu esi savilkus. Man liekas, es arī piekrītu, ka tas varētu būt tas iemesls, kāpēc tas ir tāda augsta digitālā prasme. Bet par pārējiem runājot, datu analīze pilnīgi noteikti. Ja, teiksim, tāda tīrās programmēšanas tas pieprasījums mazinās, un tas arī daudz runā par to, ka programmētāji mums vairs nebūs kaut kad vajadzīgi, jo mākslīgais intelekts to visu dara brīnišķīgi un tā tālāk. Tad, protams, arī datus analizēt mākslīgais intelekts prot un pratīs, bet kritiski izvērtēt, kādi dati ir vajadzīgi, kuri no tiem ir kā jāanalizē un kā pēc tam tas lēmums ir vislabāk jāievieš. Tās ir prasmes, kuras būs vajadzīgas cilvēkiem. Tā kā tas pilnīgi noteikti. Kas bija tur pārējās? Tehnoloģiju izpratne. Jā, pašvadīt mācīšanās. Mācīšanās, man liekas, mēs pat varam tur īpaši vairs neiet, bet tas pilnīgi noteikti. Un arī man liekas, ka tas, ko es atkārtošos, ka mums nevajag uztvert, ka pašvadīt mācīšanās, tas nozīmē, ka es meklēju kursus un viņiem piesakos, bet tas nozīmē, ka es visu laiku skatos apkārt un vienkārši mācos procesā. Testēju, spēlējos, vai ne? Jā, testēju, spēlējos, jautāju. Un tāpat arī patiesībā var ļoti labi izmantot mākslīgo intelektu šajā pašvadītajā mācīšanās procesā, uzdodot viņam jautājumus, palīdzot arī viņam vedināt sevi, apgūt, saprast lietas. Un par šīm tehnoloģijām un platformām pilnīgi noteikti. Jo tas vienkārši, tas savukārt ir tāds, ja dati ir par rezultātu, lai mums būtu pēc iespējas labāks rezultāts, mums pēc iespējas labāk jāsaprot ir dati, kuros mēs varam pieņemt pēc iespējas labākus lēmumus, tad šīs platformas tā ir efektivitāte. Tas ir tas, kur mēs varam izmantot to, kas tiek radīts un pastāv, lai mēs varētu efektīvāk strādāt. Un, ja mēs raugāmies uz tādu sabiedrības darba pieeju,
Latvijā mums ir ļoti laba darba ētika. Mēs esam ļoti strādīgi, mēs esam laicīgi, mēs ievērojam termiņus, tādā globālā kontekstā salīdzinoši. Bet darba efektivitāte vidējā mums nav augsta. Un es domāju, ka šī darba efektivitātes līmenis viņš ļoti saistās ar tām vidējām un augstākajām digitālajām prasmēm, kuras mums nav arī sabiedrībā tik augstas. Ja mēs spēsim to pacelt, un tas ir ar šo tehnoloģiju izpratni un ieviest ikdienā un lietot, tad arī tā efektivitāte mums palielināsies un mēs varēsim ekonomiski augt, konkurēt daudz labāk arī globālā tirgu. Es piekrītu, noteikti tā ir tā prasme, kas jāattīsta. Jā. Šķiet, ka jā, jo tomēr, lai nodrošinātu varbūt to nākotnes darba spēka konkurēt spēju, skaidrs, ka tām digitālajām prasmēm ir jābūt daudz vairāk nekā tehniski darba ar datoru apgūt, kā lietot datoru, respektīvi. Tas tiešām ietver arī tas, ko mēs runājām, tas sociālās prasmes, vai ne, un tā kā tu arī minēji par ekonomiku, jo īstenībā digitālās prasmes ļoti cieši saistās arī ar finanšu pratību. Mēs tam nepieskārāmies, bet tas arī ir tas virziens, jo augstākas digitālās prasmes, jo arī finanšu pratība augstāks līmenis. Visas šīs lietas, viņas, tā kā tu arī teici, nav jau vairs atsevišķa viena tāda lietiņa. Tagad tas ir visur. Jā, un uz to arī tā jāskatās, lai arī tad nebaidītos. Tā ir vienkārši daļa no mūsu dzīves, ikdienas, darba, karjeras un visa pārējā. Un laikam, man gribas tad noslēgt ar to mūsu aicinājumu testēt, spēlēties. Kad pasaka spēlēties, tas uzreiz ar tādu, vai ne, jautru, nepiespiestu gaisotni, ko tu mēģināji arī, man liekas, ienest ar to vieglumu, neskatīties uz to tik smagi, jo tad mēs runājam par mācīšanos, tad jāiet uz kursiem, tur jāsēž, tur ilgi, tur liks atzīmes, varbūt tas mums ir arī kaut kur mūsu kodā iekšā, kā mēs skatāmies vispār uz mācīšanos. Es varu pielikt vēl vienu lietiņu klāt par to pastāvīgo mācīšanos un tiem dažādiem veidiem. Vēl viena lieta, kas man liekas ir ļoti svarīga un ko es gribētu vairāk redzēt Latvijā attīstāmies, ir mentorings un vienam otra mentorēšana. Un mums Riga Tegels arī jau 7. gadu ir mentoru programma, un tas mērķis ir, ka cilvēki, kas ir jau ar lielāku pieredzi, palīdz tiem, kas ir iespējams pieredzējuši kaut kādā citā jomā, bet tieši grib tajā digitālajā attīstīties vai vispār savā karjerā attīstīties un palīdz viens otram. Un es ļoti gribētu, tas tāds mans sapnis par mūsu sabiedrību, par uzņēmēju vidi, par organizāciju vidi, ka mēs dabiskāk atrodam sev tos mentorus. Un tas arī saistās ar to, ka nevajag to smagnējo, bet pat nevajag arī tā, tagad kurš būs mans mentors, un tad ar viņu sarunāt, bet vienkārši, varbūt mēs varam aiziet padzert kafiju, un man interesē šis, kur man liekas, tev ir zināšanas, vai tu vari man palīdzēt, pastāstīt, un tas jau ir mentorings. Un vienkārši protams, iesaistīties var arī oficiālā mentoru programmā un strādāt ar mentoru jau tādā strukturētā veidā, bet arī nebaidīties to pajautāt vienkārši kolēģim, kurš ir redzami, kaut ko apguvis ātrāk vai tālāk attīstījies, vai arī piedāvāt. Es redzu, ka tev varētu noderēt šī lieta. Varbūt satiekamies, padalīšos savā pieredzē, un tad tu zinās, ko ar to darīt. Paldies, ka tu šo ienesi šajā sarunā. Mums ar Olgu Karonu Gailumu bija epizode par mentoringu. Tieši mēs par šo runājām. Par to, LinkedInā uzraksti, ka tu uzaicini kādu kafiju, kur tu redzi, ka viņš vai viņa ir darījis vai dara vai ne kaut ko, kas tevi interesē. Un man ļoti patīk, ka tu ienes šo arī tādā perspektīvā vienkārši par kaut kādām varbūt prasmēm vai lietām, ko tu redzi, ka cilvēks māk un prot, un tu arī gribētu. Tas mums laikam vispār sabiedrībā jāmācās. Un tāpēc esam drosmīgi uzaicināt uz kafiju vai tēju vai vienalga. Bet pats princips kā tāds, ka mēs dalāmies ar zināšanām. Vienalga, vai tā ir formāla mentoringa programma vai neformāla saruna. Tas ir mentorings tik un tā. Paldies tev liels, Anna, par ļoti interesanto sarunu.
tāda izglītojoša, man arī ļoti iedvesmoja pašai. Prieks dzirdēt. Es sapratu, ka es daudz ko daru jau no tā, bet es pat nesapratu, ka es to daru. Un tas, man liekas, arī ir svarīgi. Man nevis visu laiku dzīvot ar to domu, bet es šito jau noteikti nedaru, bet īstenībā tas arī skaitās. Yeah. Ceru, ka arī jums, klausītāji, skatītāji, šis būs noderīgi un iedos vai nu iedvesmu mēģināt, vai apziņu, ka īstenībā arī lietas jau notiek. Ko tad vēlreiz liels paldies par klausīšanos, par skatīšanos, par atbalstu. Tad jau līdz nākamajai epizodei. Paldies! Paldies tev liels! Paldies! Bija ļoti forši saruna. Forši! Paldies! Tā! Tā!